Sveicināti, starp citu, hashtags pusnakts šovs. Var tvītot, var uzdot jautājumus viesim. Viesis vēl nav, bet jautājums jau var sākt uzdot. Tas nekas, ka jūs vēl nezināt, kas ir viesis. Kāpēc es to ar tādu milzīgu lepnumu rādu? Jūs redzat tagad tuplānā tie, kas skatās pārējie, sorry, pats rakstīju. Redziet, cik daudz dažādas burtus viens cilvēks var uzrakstīt. Labvakar, dāmas un kungi, un sāksim ar to, ka pirms mēs aicinam viesi, noskaidrosim, kas ir pats aktuālākais, kas ir iepriekšējā nedēļā noticis Latvijā, un es gribētu teikt arī pasaulē. Kas tas ir? Aboltiņi nomainīja frizūru. Jā, protams, tas ir tas, par ko visi mēdīji raksta. Der Spiegel vai Wall Street Journal. Visi var par to vien cepās. Un starp citu esmu dzirdējis vienu versiju, kāpēc tas ir noticis. Jo pavisam nesen noskaidrojās arī bija milzīgs skandāls ar Panamas tiem papīriem. Kur noskaidrojies. Vai prāts, kur tik cilvēki naudu neglabā. Jā, daudzi glabā zeķē, daudzi Panam kā liek, kā noskaidrojās. Un ir cilvēki, kas uzskata, ka Solvitas frizūras maiņa bija tā kā tāds manevrs, lai novērstu uzmanību. Ja, jo kurš atcerās vairs par Panamu? Neviens. Visus tik un tā interesē, kas tu frizūra notika? Un jā, mums likās, ka tas ir drusciņā jāpārbauda un papētot dziļāk un papētot sīkāk visu to. Mēs nonācām pie secinājuma, ka nekāda sakara tiem Panamas papīriem tam visam nav. Tas gan ir uzmanības novēršanai, tā frizūras maiņa, bet uzmanības novēršanai ļoti tādā sievišķīgā jautājumā. Jo es gribētu apgalvot, ka Aboltiņas kundzei ir beigušās kleitas. Jā, un lūk, šī ir jaunā frizūra, ko jūs redzat, un rekur jau ar kleitām. Tā nav, tas nav photoshops. Ja jūs redzat, pirms laba brītiņa, nevar vilkt to pašu kleitu vēlreiz, vai ne? Nevar vilkt, bet ja tu uztais citu pričeni, likās pilnīgi cita kleita, izņemot to, ka tā ir vēl projām tieši tā pati kleita, tā nav cita kleita. Ļoti iespējams, ka pēc kāda neliela brītiņa mēs redzēsim atgriežamies citas Aboltiņas kundzes kleitas, ko vairs nevarēja vilkt, tāda neliela hitparāde. Iespējams, šī būs ātri apakaļ pumpiņrasā. Lūk, tautumaita iespējams būs ātri atpakaļ arī. Un arī šis nice shoes one. Ļoti iespējams. Bet, starp citu, mums ir diezgan tāda slepena informācija pieejama, ar kuru es gribētu arī padalīties ar jums, tāpēc drusciņ klusāk runāšu, jo tā ir reāli slepena informācija. Pirms taisīt šo frizūru, izrādās, ka Aboltiņas kundzei bija versijas. Jā, kāda vēl viņa frizūra varētu taisīt, un mēs pilnīgi nejauši dabājām visus materiālus. Un tos mēs arī parādīsim. Jā, bet pilnīgi slepeni nevienam nesakiet vienkārši, ka jūs redzējāt. Un arī pēc tam, kad apskaties, aizmirstat. Paiesim cauri, kas ir. Lūk, pirmā versija, kas bija. Jā. Samanta Tīna, it kā jūs uzreiz saprotat. Jā, tāda bija versija, vēl bija versija. Daudz versijas esot bijušas. Lūk, nākamā versija. Jā. Man šodien ir 5 gadi. Piemēram, vēl kāda versija. Lūk, šis būtu bijis labi. Tokio gājiens. Jā, vēl. Kas mums vēl ir? Ja jums ir kāds ritīgi favorīts, dodiet ziņu, ja iespējams Aboltiņas kundze skatās un nākamā frizūra taisīs tieši jums par godu. Kas vēl? Lūk, jā. Kā mēs šo nosaucām paši savā kolektīvā par Ērika Palkaunieka bildi. Ēriks Solvita Palkauniece. Vēl kāda versija? Lūk, jā. Solvita Timošenko. Kas mums vēl ir? Jā, šīs ir noslēdzošas Solvita Peksis, jeb Pink arī varētu būt pilnīgi mierīgi. Daudz labas versijas. Tas, ko es gribu teikt, ir bijušas daudz labas versijas, un man liekas, labākā nav izvēlēta, bet tas, ko es dzirdēju tieši šī sakarā, ka Dzelzs Vilks ir plānojuši pārrakstīt vienu no saviem megahitiem, un tas izklausīšoties šādi. Mums vēl ir klips. Tev sarkani mati, tev sarkans ir viss. Kas notiks, ja kāds tev tos nomainīs? Tev sarkani mati, tev sarkans ir viss. Kas notiks,
notiks, ja kāds tev tos nomainīs. Ar šo stāstu mēs tā kā būtu tikuši galā. Mēs it kā tā kā būtu tikuši galā, bet mēs neesam, jo skatoties, kāda ir publikas reakcija uz Āboltiņas kundzes frizūras maiņu, mēs pamanījām vienu ļoti interesantu tvītu, kur jūs tagad arī redzat ekrānā. Lūk, Ilze Pēpiņa raksta, pag, vai tad Āboltiņas frizūra nebija kultūras pieminekļu sarakstā? Un tad mums ienāca prātā, īstenībā jā, jo es nezinu, vai viņa tā varēja bez saskaņošanas mainīt, jo man viedokli neprasīja, es būtu teicis, nē, paliekam pie vecās. Un tāpēc uzreiz ienāca prātā, ka iespējams mēs nepaspējām viņu ielikt kādā, nezinu, UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ja, lai viņa nemainās vairs nekad. Un starp citu, mēs tieši šim notikumam par godu uztaisījām tādu nelielu sarakstu, ko vēl vajadzētu ielikt tādā UNESCO mantojuma sarakstā, kas ir tāds Latvijas nacionālie dārgumi, ko vajadzētu sargāt un mainīt. Lūk, pirmais piedāvājums ir izbrauciens ar velosipēdiem pa Vecrīgu un to dialogu. Man liekas, ka tieši varētu ielikt. Tas būtu labi. Muktu Pāvela krustiņš. Ja? Muktu Pāvela krustiņš. Jau redzat bildē, tas jau vairs nav krustiņš. Tā ir violīte, jo mēs nepaspējām ielikt mantojumu sarakstā, tas nebūtu mainīts. Viens no bezjēdzīgākajiem zinātnes sasniegumiem - eskalators Barona centrā, netālu no Rimčika. Paskat, kā tas? Ceļš uz mājām, putekļiem glābs un vārds. Anormāls laiks ir ietaupīts cilvēkiem, ka viņi uzbrauc pa to eskalatoru ar milzīgajiem pārtikas maisiem, ko nedod Dievs tos 8 pakāpienus ar kājām kāpt. Man liekas, ka tas ir jāsaklabā un to varētu uztaisīt kā tādu turismu objektu. Ja mēs jau Rimī pieminējām, tad Maksimas jautājums maisiņš vajag, man liekas, arī ir aizsargājamo lietu sarakstā. Uz Zemitāna tilta vēl projām ir sliedes, kuras nedod Dievs kāds no turienes noņems nost. Tas nav svarīgi, ka tur tramvajs nekad nav bijis. Pat tuvu. Ja, un kas svarīgi, iespējams, jūs zināt, iespējams, ne, bet pavisam nesen to tiltu remontēja. Un sliedes vēl joprojām ir vietā. Vēl viena lieta, ko vajadzētu ielikt pasaules mantojuma sarakstā, ir Vecrīgas tantiņa dejojošā. Jā, man liekas, ka tā būtu laba lieta. Un arī Latvijas dzelzceļa centīgie brīdinājumi pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm sargies vilciena. Man liekas, tas ir literatūras kanons, jo man nav skaidrs, kāpēc vispārēji nesako šim piemēram un arī, nezinu, uz tabakas izstrādājumiem, kāpēc neliek tādā formā. Sargies nāves vai bīsties gala, ja neviens taču nepīpētu vairāk, jo cigaretes nogalina, kas tur no tā baidīsies. Vēl viena lieta, ko vajadzētu mums sargāt un vai arī vienkārši ieviest, līdzīgi, tā kā jūs zināt, kāpu zonā ir liegums, ja, ka jūs nevarat tur visu kaut ko veikt kaut kādus būvdarbus vai visādīgi izpildīties. Tāpatās, ja jau kāpu zonā tas ir ieviests, man liekas, ka Kalvīša kārpu zonā arī vajadzētu ieviest kaut kādu liegumu. Ja tur nekādi kremi tur nedrīkst pat tuvumā rādīties vai nedod Dievs vēl kaut ko mainīt. Nu, pačolējam kaut kādu brīdi. Nē, nu, labi. Šis ir iespējams drusku parupja. Varbūt nav pats zolīdākais joks, ko esat dzirdējuši pasaulē. Es citu esmu dzirdējis kaut dažus pārmetumus, ka cilvēki saka, ka mums pusnakšovā tie joki paliek arvien rupjāki un jā. Ne, man liekas, ka nav tā. Man liekas, pirmkārt, tas ir pusnakšovs. Ja, jums nav jāskatās, ja jums ir 5 gadi. Un otrkārt, meitiņš saka, ka tu bērndārzā lamājies. precīzi. Tā, ka ja jums liekas, ka mūsu šovā šeit kaut kas ir parupšs, var vēlreiz to video. Meitiņš saka, ka tu bērndārzā lamājies. Un ja kāds saka, ka mēs šeit kaut ko par upju daram, nu jūs sapratāt.